Es gribu sākumā arī izstāstīt, ka es nokļuvu iespējama misija. Kad es biju 12. klasē, es nezināju, kur iet studēt, un rakstīju arī par to savā blogā. Es uzrakstīju, ka es gribu būt par skolotāju, bet negribu mācīties par skolotāju. Un tur bija ļoti daudz visādu komentāru, es atsūtīju to rakstu saviem skolotājiem, viņi arī man atbildēja. Un viena mana draudzene uzrakstīja man, kur ir tāda iespējama misija, varbūt tas tev deg. Un tas bija tas laiks, kad bija tikai pirmais iesaukums, un neviens par to nezināja, un es pat nezinu, no kurienes viņa uzzināja. Un tad mans lēmums bija vienkārši, es iešu studēt matemātiku Latvijas universitāti, un kad dabūšu bakalaura grādu, iešu iespējamas misija. Un citu varianti man nebija. Un ik pa laikam es 4 gadus, kad es studēju, apmeklēju dažādas misijas pasākumus, arī sarunas klubu apmeklēju. Un saku strādāt dažās fakultatīvas skolās, dažos pulciņos, privātas skolās. Un man diezgan veiksmīgi viss sanāca, un man piedāvāja vadīt matemātikas pulciņu Rīgas 40. vidusskolā, kas skaitās vienā no labākām mazākām tautību skolām. Un es tur vadīju pulciņu gandrīz 1 gadu, un pēc tam gadu vidu tur prom aizgāja informātikas skolotāja. Un viņam nebija informātikas skolotājs, un viņi nezināja, ko darīt, un viņi piedāvāja man bez nekādas izglītības, bez neko vadīt informātikas stundas. Es piekrītu, un es domāju, ka ko tur pasniegt tā informātika? Bērni prot strādāt ar datoru, viņi sēdēs internetā visu laiku, un es neko nedarīšu. Foršs darbs. Bet es pirmajā stundē uzzināju, ka viņi neko neprot darīt. Viņi tikai prot atvērt Facebooku un viss. Un, jā, nedaudz es strādāju skolā par informātikas skolotāju 1,5 gadu. Jā, varbūt nedaudz vairāk. Un pēc tam es iestājos iespējamā misijā. Jau ar maziņu pieredzi man bija 6 stundas nedēļa. Un es nomainīju skolā, jo es iestājos iespējamā misijā. Un es sapratu, ka ļoti daudzas lietas, kā es pasniedzu, es darīju pilnīgi nepareizi un pilnīgi ne tā, kā vajag. Un otrādi bija lietas, kuras es it kā darīju intuitīvi, bet iespējamā misijā es atradu pamatu, kāpēc tā vajag darīt. Jā. Un tagad es esmu informātikas skolotājs un matemātikas skolotājs, arī esmu kā audzinātājs un arī ļoti daudz daru visādas lietas, kas saistīts ar skolas dzīvi un ārpus skolas pasākumiem. Un tas informātika, matemātika, klases audzinātājs, tas ir pavisam dažādi stāsti ar savām veiksmēm, ar savām neveiksmēm, ar savām problēmām. Un kas man palīdz, man ļoti palīdz, ka iespējamā misija ir citi cilvēki. Man palīdz, ka man ir kurātors, man palīdz, ka mums ir mācības grupas, kur mēs runājam savā priekšmeta skolotāja. Un man patīk, ka ir milzīgs atbalsts. Es varu prasīt jebkurām, kā jau bija teiks, ja. Nesen man bija situācija, man vajadzēja konsultāciju ķīmijā. Un es uzrakstīju vēstuli visiem ķīmijas skolotājiem, kas ir misija pat tiem, kuri bija no 2., 3. iesaukuma, kurus ne ļoti labi pazīstu. Un man visi atbildēja, man visi palīdzēja, un es dabūju ļoti daudz idejas. Un tā ideja apmaiņa, tas ir galvenais, ko es dabūju misijā. Un es arī redzu savā skolā un citās skolās, es pazīstu dažus jaunus skolotājus, kur nav tā atbalsta. Un es redzu milzīgu atšķirību. Par informātiku gribās pastāstīt. Tur bija tāda saruna ar bērniem, ka viņam likas, ka informātika ir ļoti svarīgs priekšmets, kā man viena meitene pateica, vienīgais priekšmets, kad pēc tam derēs dzīvē, varbūt daļai tas ir taisnība, ja, bet tomēr viņi neko nedarīja. Viņi saprata, ka tas ir svarīgi, bet darīt viņi neko negribēja.
Un es nevarēju saprast, kāpēc. Un runājot, es it kā sapratu, ka viņam ir tāda izjūta, ka tas ir vajadzīgs, bet ne tagad. Tāpēc es varu tagad nedarīt. Kad man būs vajadzīgs, es to informātiku iemācīšu. Un ar ko es nodarbojos šogad, es arī paņemu speciāli 10. klasu citu. Un es nodarbojos ar to, vai to informātiku kaut kā izdarīt iedzīgu un lai viņi izmanto to šodien, nevis kaut kā dzīvē. Un to es daru ar mājas darbiem, ar darbiem klasē un organizēt sadarbību ar citiem skolotājiem. Nu, daži piemēri, piemēram, 10. klasē viņam vajag ļoti daudz grafiku zīmēt matemātikas stundā. Un matemātikas skolotāja jau gados viņa neprot lietot datoru tādā labā līmenī vai konstruēt tur grafikus. Un tad viņa man piedāvā, vai es nevaru savā stundās viņam parādīt, kā konstruēt grafiku. Kaut kādu elementāru. Man tas aizņēma 20 minūtes viņu iemācīt kaut kādā online programmā, tur ierakstīt funkciju un konstruēt grafikus. Un tagad jau veselu gadu tā matemātikas skolotāja uzdot viņam mājas darbu konstruēt grafiku, un pēc tam viņi to stundā analizē. Nu, tad es ietekmu ne tikai savu priekšmetu, bet arī citus priekšmetus. Un viņa redz, ka to mazu lietu, kas viņa parādīja 20 minūšu laiku, viņa tiešām pēc tam izmanto savas mācības. Un tādi piemēri man šogad ir ļoti daudz. Un vēl būs, vēl ir plānoti. Piemēram, pirmais mājas darbs 10. klasē man bija izveidot savu Google kontu, jo dažiem nebija. Un mēs pirmo mēnešu veltījām, kā meklēt internetā, kā lietot Gmail, kā lietot Google dokumentus. Un es zinu, ka tagad skolā lieto Google dokumentus vai organizēt, skolēni savā starpā lieto Google dokumentu vai organizēt dažādus skolas pasākumus. Un pat tie, kuri pie manis nemācījies to. Viņi viens otram izstāstīja, ka tas ir labs rīks vai kaut ko kopīgi darīt, un tad viņi to lieto. Un es 5. klasē viņam parādīju e-klasi. Mēs veltījām kaut kādas 3 stundas, lai viņi sapratu, kā lietot e-klasi. Ja viņam neviens to neparādīja. Ir elektroniskais žurnāls, ir elektroniska dienas grāmata, bet viņi pat nav reģistrējušies tur. Nu, tad tādas lietas. Un arī tagad es gribu mani plānot martā kaut kāds kopīgs uzdevums ķīmija un informātika, kur viņi veidos kaut kādu laboratorijas darbu, un pēc tam nāks informātikas kabinetā to analizēt kaut ko un konstruēt dažādas diagrammas un grafikus. Jo viņi to arī, es nezinu, kāpēc viņi to nedarīja iepriekš. Tā, tad par informātiku tas ir jāapkopot, tad padari to priekšmetu praktiski. Un ja runāt par matemātiku, man matemātika ir 6. klase, tas ir tik liels izaicinājums man, jo izstāstīt, kā reiķinot kaut kādu logaritmu, man ir vieglāk nekā izstāstīt, kā saskaitīt 2 daļas. Man ļoti grūti viņam izstāstīt kaut kādas elementāras lietas, kas man šķiet tik elementāras, un man šķiet, ka visi tie uzdevumi ir vienādi, vienkārši vienādi elementāri uzdevumi. Bet viņām ir kaut kāda maza nianse, un uzreiz ir pavisam cits uzdevums. Un man vajadzēja kaut kādu pusgadu vai šito saprast. Ka tas, kas man šķiet elementāri, viņam šķiet kā augstākā matemātika man. Un ir 2 tādas mana vīzija vai 2 lietas, ar kuriem es nodarbojos matemātika. Pirmkārt, es gribu, lai viņi domātu un nestāstu viņam nekādas formulas vispār, gandrīz. Jā, jo man tur, es redzēju, kā vecāki viņam skaidro to pašu vielu ar x-iem vai kaut kā raksta viņam kaut kādas formulas, un mācību grāmatas ir kaut kādas formulas, un pēc tam bērni to iemāca un nesaprot, ko viņi dara. Un tas ir ļoti grūti. Viņi man visu laiku jautā, vai jūs nevarat beigās man to formulu pateikt, un mēs to lietosim. Bet es gribu, lai viņi sapratu, ko viņi dara. Otra lieta, tas ir patstāvīgas mācīšanas prasmes. Jo man tā paša klase bija 5. klase, tagad viņi ir 6.
Un it kā sākuma skola beidzās, vecāki viņi mazāk tagad kontrolē, un viņi domā, ka tagad var neko nedarīt. Un atzīmes uzreiz pamāzinās. Un tad viņi nezina, kā gatavoties kontroldarbam. Tad vajadzēja iemācīt, kā gatavoties kontroldarbiem. Un viena lieta, ko es daru, es viņam sagatavoju, piemēram, lapu, kur ir rakstīts, kāds bija stundas mērķi, ko vajag iemācīts, kādas uzdevums mācības grāmatas ir atbilst šai mērķi, ko var palāsīt, ko var pareicināt, ko var internetā paskatīties. Un nav obligāts termiņš, kad to vajag izdarīt, vai nav, man nav nekāda, es nekad nepārbaudu, vai viņi izpildīja visus tos uzdevumus, kuris ir lapā. Tas ir viņu atbildība, kā viņi gatavojas kontroldarbā. Un bieži vien man ir kaut kādi uzdevumi, šito izlasīja, pēc tam šito izreicināja, pats pārbaudi, uzrakstīja, kā tev sanāca. Un es nekādā gadījumā negribu viņu kontrolēt. Tur galvenais ir, ja jūs varat katru savu rīcību pamatot, tas ir labi. Vai es pamatoju to un izstāstīšu šito situāciju administrācijas skolas, izstāstīšu šito situāciju vecākiem, daudzas reizās vecāku sapulce rakstēt viņam vēstules, un visi to zina, ka ir tāda norma. Un ir bērni, kuriem es redzu milzīgu izaugsmi pastāvīgu mācīšanas prasmēs. Kā viņi tagad saprot, kas viņam jāizdara, viņi dara tik lielā mērā, cik viņam ir vajag, viņi nāk uz konsultāciju un jautā, un es zinu, ka viņi tagad var arī pastāvīgi mācīties ne tikai mana priekšmeta, bet arī citos priekšmetos. Un tas ir pats galvenais un pats būtiskākais.